Čau visiem! Šodien sāksim mašīnas izjaukšanu. Mēģināsim apskatīties, kas tur ir labs, kas nav labs, cik ir labi sasmērēta. Bet sāksim ar pavisam ko citu. Sāksim ar remontu stūres servosēverim, kas saplīsa jau pirmajā testā. Uzreiz jau izpakošanas laikā. Nu, to jau jūs redzējāt. Tātad, ko es esmu sagatavojis, lai mēģinātu sataisīt šo te servosēveri? Nu, lūk, te ir vaininieks. Servosēveris, te vēl nāk iekšā atspērīt viena, te ir viena atspēra, te ir otra atspēra, un te ir galā tas plaks ar rodendu. Šī te vītne ir beigusies, viņu ieskrūvējot, viņa raujās ārā pie mazākās piepūles. Tāpēc esmu piemeklējis šādu alumīnija rodendu, jā, un, nu, man viņš nedara iekšā, viņš ir pamāzu. Iekšā es ielikšu ieliktni, man ir šitāda te lieta, varbūt kāds tāda redzējis, tas ir no padomju mēbeles, es paņemšu šo te galiņu, nozāģēšu viņu tik tālu, cik nāk te tā vītne, izurpšu centru, lai viņā ieslīdētu šis te iekšā, tas ir 6 mm, tā, tūlīt tās ieliksim, nu, lūk, viņš būs tā kā iekšā, tad es ieslidināšu rodendu, un izurbšu caurējošu urbumu, varbūt taisīšu vītni, varbūt nē, katrā gadījumā te cauri izskruvēsies kontraskrūve, kas viņam neļaus izrauties ārā. Ja es to darītu te cauri un tajā plasmasā, pastāv iespēja, ka plasmas kaut kad sadruptu. Nu, ķeramies klāt, cerams, ka izdosies. Kas vēl? Mašīna jau ir sākta izjaukt, ir noņemts bodijs. Tā, bodijs stāv plauktā. Bodijs ir diezgan smags, arī viens pats. Noņēmu es nost no šīs mašīnas bateriju boksu. Pēc bateriju boksa noņemšanas kļūst redzama kārba, kas sastāv no divām daļām. Ir pirmā daļa ar spurģīru un galveno zobratu, un ir otrā daļa, kas atbild par ātrumu slēgšanos. Šis servo, ja es pareizi saprotu, es vēl nezinu, kur viņš aiziet, bet viņš atbild par AVD, par front wheel drive un par RVD pārslēgšanos. Šis ir jau uz kārbas servo. Ņemšu ārā kārbu, jāuzmanās būs šī vietā, jo te laikam ir divas atsperītas tam bīdstienim. Skatīsimies, kā es sēļos, bet ir viena laba pazīme. Redzēt, te viņam ir caurspīdīgais lodziņš, ko es esmu redzējis arī citos video, un parasti viņš ir tukšs. Manā caurspīdīgā lodziņā ir redzamas smēres pēdas. Tātad mana mašīna ir sasmērēta. Varētu būt, ka arī pārējās vietas man sagādās patīkamu pārsteigumu, ka viņas būs jau sasmērētas un nekas daudz nebūs jājauc. Es jau ļoti ceru uz to, bet, nu, pie kārbas vienalga būs jāpieķerās. Tas, no kā es baidos visvairāk. Nu, tā, te ir redzami portāli, bet pie tiem mēs vēl atgriezīsimies. Nu, ko, ņemšu urpšu ar saviem devalu turbīšiem, kā ieteica viens blogeris, ja tev vajag vienkārši urpt, nevis čakarēties, jāņem ir devals. Tā nav reklāma, bet es viņam paklausīju un taisnība. Nu, ko, ķeramies klāt. Nu, lūk, rezultāts. Tā, uzliku tā kā es teicu, tad izurbu caurumu, urbumu precīzāk. Mēģināju šeit iegriezt vītni ar šo te vītņurbi, un tād, kad notrīcēja roku, vītņurbis nolūza un palika šeit iekšā. Bet es domāju, ka tas nekas, ka viņš derēs, jo viņš jau strādā kā skrūve, cerams, ka nekas nebūs.
Bez tam man izdevās izdarīt tā, ka es saspiedu šo te detaļu kvadrātu veidā ar skrūvspīlēm, un pa lielam man izdevās pat iedzīt vītni ar šī te cilindra palīdzību uz tās detaļas. Tā kā viņš gan ieskrūvojās, gan tagad nokontrējās ar to vītņurbi, es domāju, ka būs labi. Nu, strādā. Galvenais, ka es ieliku atspēras, viņš tagad ir stingrs. Nedaudz padodās uz vienu uz otru pusi atspēras rezultātā. Nu ko, varam ķerties tālāk pie pašas mašīnas. Sāksim ar portāliem. Vispirms es atskrūvēju šo heksu. Viņā ir iekšā caurējoša špiļka tāda un uzlikt uz skrūju līmes, kas priecē, protams. To es noņēmu. Tiekam līdz portāliem. Un redzam, ka smēri šeit nedaudz ir, bet tā smēri sakoncentrējusies vairāk uz apakšējā. Nu, pa lielam nav tā, ka nav. Reku viņi ir. Te viņi ir, te viņa nav. Te viņa, piemēram, gandrīz nav. Apakšā viņi ir. Nu, es uzskatu, ka ir vērts pārsmērēt. Iesmērēšu es savu iemīļoto vankuīšu smēri, kas paredzēta diferenciāļiem, ko es lietoju krauleriem. Vēl ir variants, tad te sasmērēt, vēl ir variants lietot šādu te. Mobil 1 XHP 222, kas ir jūras smēre, kur uzvedās līdzīgi, vienkārši vankuišam ir speciāls piedevs klāt vēl papildus. Nu, tāda izstās jūras smēre. Viņas abas divas nejaucās kopā ar ūdeni, tā kā brauc caur ūdeni. Un tāpēc es viņas pielietoju krauleru diferenciāļos un tiltos. Nu, sasmērēju, cerams, ka nav pa daudz, bet pēc cik tas ir portāls, kurš tiks gremdēts ūdenī anyway, tad, nu, skatīsimies. Būs labi. Nu jā, īstenībā portāli ir, nu, nepārāk labi sasmērēti. Tas ir aizmugurējais portāls, zobrats ir gandrīz tīrs. Smēri ir nedaudz uz malas. Un kaut kur iebērzusies iekšā. Nu, jā. Jā, ir eļļaina kārtiņa, ir, bet tas varētu nebūt pietiekami. Un tūlīt tās izņemsim pusās ārā arī kāda resna. Nu tā, viņi izskatās forši. Cerams, ka nekam nevajadzētu notikt. Esam tikuši līdz aizmugurējiem tiltam, veram vaļā un skatāmies. Tā, tūlīt parādīšu, kā izstās ātruma pārslēgšana. Redz, kur ir trosīte ar dakšiņu. Un viņa tā trosīte iekļūst šinī te ripiņā. Un re, kur ir atspere, kas viņu tad atvelk atbloķēšanas mehānismu. Var pamēģināt varbūt tās. Jā. Nu, smēre ir. Nav tā, ka daudz. Nu, teiksim tā, nu, nav ļoti slikti, bet gribētos labāk. Portālos bija daudz bēdīgāks stāvoklis ar iesmērētiem zobratiem. Vienalga šo es pārsmērēšu pa savam. Un tagad kārba ir izņemta laukā. Pasies, cik dīvaini izskatās. Viss tāds tukšs, bez motora, bez kārbas. Pilnīgi jauna šasija. Tā. Te ir kardāns ar šlicēm. Un ejam skatīties pašu kārbu. Te ir pati kārba. Viens kardāns, apakšā ir otrs. Motorīts. Nu, tāds liels motors. Lodziņš, kurā redzama smērviela
vietā, kas atbild par pirmo un otro ātrumu. Var redzēt, ka kustās. Un šis atbild ar servo palīdzību par AVD, FVD un RVD pārslēgšanu. Nu, bailīgi, bet būs vien jāpajauc vaļā. Kā schēma man te ir. Izjaucu kārbas galu. Iespējams, ka labāk to nevajadzēja darīt. Nav pārliecības, vai man izdosies salikt to atpakaļ. Nedaudz iesmērēju, bet kopumā tur ir diezgan labi sasmērēts. Nu, likšu atpakaļ un cerēšu uz to labāko, bet kaut kādas aizdomas mani māca. Kārba jau ir vietā, izdevās salikt ar otro piegājienu, tagad viss strādā atkal. Tātad par receiver boksu ir vieta blīvei, blīves nav. Tāpatās šī vietā pastāv liela iespēja, ka nāks iekšā mitrums, nu, un, protams, arī pa antenas caurumu. Es to visu noblīvēšu ar tādu kā mastiku, kad sāk desiņu likt jau virsū. Nu, drīz varētu būt gatavs. Nu, lūk tā, mašīna ir salikta, un te viņa ir salīdzinājumam ar manu Hammeru, kurš ir, nu, sākumā es domāju, ka 1,5 mēroga, bet droši vien kaut kāds 1,6. Nu, vienāda izmēra, tikai Hammers ir platāks. Tā kā nākamais varētu būt jābrauc testā. Bet noslēgumā salīdzinājumam Axial SCX10 10. mērogs. Nu, ir mazāks. Tomēr viss vēl nav padarīts. Lai pabeigtu mašīnu, ir jāuzlīmē oriģinālās uzlīmes. Es domāju, kādu brīdi, vai man to vajag vai nevajag, bet es domāju, ka man to vajag. Tādas viņas ir. Ar firmas zīmēm, ar šo interesanto krāsojumu. Es skatījos visādus paraugus, kā citi to ir izdarījuši, kā viņi ir uzlīmējuši, kāds izstās kopumā. Iespējams, ka man patiks. Tā kā jālīmē virsū. Problēma ir tajā, ka pamācībā nav īsti parādīts, kā ir jāuzlīmē šīs te uzlīmes, kura puse ir priekša, kur aizmuguri, kur liek šitās te daļas, kur šitos domāts uzlikt, un tas ir tāpēc, ka viņi ir ietaupījuši uz papīru, un mašīnai ir 3 krāsas, 3 dažādi krāsu kuzovi, un katrai krāsai nāk pilnīgi savādākas printētas uzlīmes, kas ir piemērots konkrētajam krāsojumam. Nu, lūk, esmu atradis paraugu, tagad ir jānotīra kuzovs ar izopropilu spirtu tajā vietā, kur es tās gribu līmēt, uzlīmēsim, un iespējams, ka arī jāuzlīmē tievās līnijas šeit pa malu, un lai uzsvērtu durvju starpas, nu mēģināsim. Nu lūk, viena puse ir uzlīmēta, otra izskatīsies tieši tāpatās, tāpēc to es jums uzreiz arī nerādīšu. Tātad šāds te. Firmas zīme, offroads un, protams, kā arī mūsu uzlīme. Kopumā izskatās uzreiz interesantāk, man tā liekas vismaz. Nu, pēc tam būs jāmēģina likt tās mazās līmlentītes, kas ir domāts apkārt jumtam un pastiprināt šos te. Tas būs interesanti. Nē, es to darīju laikam. Nu, es uz vienā onroada, bet tas bija sen un tās bija paštaisītas. Tā kā nākamais varētu būt jābrauc testā.
mašīna ir salikta, uzlīmes uzlīmētas, tilti, portāli, daļēji kārbi sasmērēta. Kā jau jūs redzējāt, bija arī neliels testa brauciens, diemžēl lielāku man neizdevās paveikt, tāpēc, ka man negribējās ļoti sasmērēt mašīnu, jo es biju domājis pēc testa brauciena līmēt šīs uzlīmes, un es tāpatās dabūju tīrīt kuzovu. Ārā bija vai nu ļoti pamatīgi dubļi, vai arī sniegs, pa kuru nevarēja pabraukt. Sniegs bija pakuzis, un kā ieliek tā mašīnai visi 4 vienkārši griežās un neko nevar izdarīt. Kopsavilkums tāds, ka reāls testa brauciens būs vēlāk, plānojās trails, un tad es pastāstīšu par gaismas funkcijām, ko es neizstāstīju izpakošanā. Pabrauksim, parādīšu, kā griežās riteņi. Jā, ko es vēl gribēju piebilst, par kārbu. Kārbu bez vajadzības nevajag aizteikt. Man viņu salikt izdevās, atsperītas izbira saliku visu otrais pa jaunu, un tas bija tikai kārbas gals, ko es izjaucu. Un visu kārbu man noteikti negribās jaukt ārā tīri bez vajadzības. Skatīsimies, kā kalpos. Varbūt tās, ja kādreiz man nebūs slinkums, tad es uztaisīšu tādu apkopojumu pēc sezonas, kā tā mašīna kalpo. Labi, paldies, ka skatījāties. Gaidām tātad testa brauciena video un turās. Čau!